Vienotības ekonomiskajā programmā liels uzsvars tiek likts uz uzņēmējdarbības veicināšanu, nodarbinātības pieaugumu un eksporta un rūpnieciskās ražošanas atbalstu. Attiecībā uz uzņēmējdarbības veicināšanu pamatuzstādījums ir efektīvi izmantot tos līdzekļus, kas reāli ir valsts rīcībā, pārdalot Eiropas Savienības fondu līdzekļus par labu uzņēmējdarbības atbalstam un ar mērķi 4 gados nodrošināt 3 miljārdus latu tautsaimniecības attīstībai, ko mēs varam izdarīt, izmantojot gan Eiropas Savienības līdzekļus, gan valsts investīcijas. Tāpat daudz tiek strādāts pie administratīvā slogu, administratīvo barjeru samazināšanas, kur praktiski pusotra gada laikā valdībā gandrīz vai katrā valdības sēdē ir pieņemta tādu vai citādu lēmumu, kas mazina administratīvos slogus dažādās nozarēs. Pie šī darba mēs turpināsim strādāt. Tāpat strādāsim pie vienas pieturas aģentūru un e-pakalpojumu ieviešanu, lai gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem būtu vieglāk kārtot nepieciešamās formalitātes ar valsti. Attiecīgi daudz uzmanības tiek pievērsts arī MVU sektoru veicināšanai, kur mērķis ir palielināt mazo vidēju uzņēmumu vai kopā uzņēmumu skaitu no 31,000 iedzīvotājiem līdz 2013. gadā 50 uz 1000 iedzīvotājiem. Šim nolūkam mēs jau esam iedarbinājuši mikro uzņēmumu atbalsta programmu, kas faktiski jau ir stājusies spēkā, un plānojam arī citus atbalsta instrumentus. Attiecībā uz nodarbinātības veicināšanu uzstādījums ir 4 gadu laikā panākt 70% nodarbinātību un samazināt bezdarba līmeni līdz 7%. Šis jautājums, protams, ļoti cieši saistīts ar jau iepriekš pieminēto uzņēmējdarbības atbalstu, jaunu uzņēmumu radīšanu, caur kurien arī var panākt jaunu darba vietu radīšanu. Attiecībā uz rūpnieciskās ražošanas un eksporta veicināšanu atkal tie ir pieejamie Eiropas Savienības atbalsta instrumenti, tādas, kā mēs palaidām jau augstas pievienotās vērtības investīciju programmu, tagad palaižot jauno produktu atbalsta programmu un jau pagājušā gada jūnijā palaistā eksporta kredītu garantiju sistēma. Jāatzīst, ka pirmie rezultāti šim darbam jau redzami. Šī gada pirmajā pusgadā rūpnieciskās ražošanas apjoms ir pieaudzis par 10%, eksports ir pieaudzis par 23% un tekošais konts, kurā vēl 2007. gadā bija pāri par 20% no IKP deficītu, tagad ir pozitīvs. Attiecīgi uzstādījums ir panākt rūpnieciskās ražošanas īpatsvaru IKP pieaugumu no pašreizējiem 10% līdz 14% 2013. gadā.